Savu nosaukumu Balvi ir ieguvuši no Balvu ezera un Bolupes. Kādreiz šeit bija aizaugusi un purvaina vieta. Šodien Balvi ir slaveni ar saviem zaļajiem parkiem, tādiem kā Lāču dārzs, ar īpatnējām laukakmeņu kompozīcijām. To ar lepnumu dēvē par Latvijas Stonehenge. Turpat apskatāmas koka lāču skulptūras, jo parks ieguvis savu nosaukumu pateicoties dresētiem lācēniem, kuri dzīvoja netālu esošajā muižā. Vienu no pilsētas skvēriem greznos Trūklaka, plaukstošā ūdensroze. Netālu atrodas laukums ar īpašu akustiku, kas vairāk kārtīgi pastiprina skaņu. Turisti brauc vasaras laikā, bet tie pasākumi un objekti, viņi ir pieejami arī ikvienā gada laikā, arī rudenī un pavasarī, un, protams, arī ziemā. Bet vasarā mums ir vairāki tādi tradicionāli pasākumi, piemēram, motociklu vasara. Teātru cienītājiem ir liels festivāls Ķiršu dārzs, kas starptautiski teātri atbrauc un pavada lugu un teātru mīļotāji kopā. Tad ir dažādi sporta pasākumi. Pilsētā rīta aktīva dzīve. Šeit regulāri notiek motociklistu sajieti, mūzikas festivāli. Katru gadu tiek izvēlēti Miss un Misters balvi. Vasarā turistiem ir iespēja braukt ar zirgu pajūgu, ziemā ar kamanām. Iespējams iegādāties vietējā amata meistara izgatavotos suvenīrus. Balvi strauji attīstās un aicina ciemos viesus no tuvajām ārzemēm. Mēs strādājam kopā ar Latgales reģionu pamatā. Ir vairāki maršruti, kas saistās ar projektiem Lietuvas, Baltkrievijas virzienā, bet arī ar Krieviju ir tagad jauni turisma maršruti. Un faktiski pilsēta ir skaista un sakopta un ziedoša. Es aicinātu visus atbraukt uz Balviem, un es domāju, ka nenožēlos neviens, kas nav bijis Balvos. Balvi ir skaista zaļa pilsēta Latvijas ziemeļaustrumos. Tā joprojām ir viena no ekoloģiski tīrākajām Latvijas pilsētām. Pilsētas viesus Balvi vienmēr priecē ar savdabīgo skaistumu un tradicionālo kultūru.